tajā pēc, ka man bija anoreksija, man tajā periodi ļoti mijās, bija pa maz uztura, tad vienkārši tu nespēji domāt. Un otrs, man ļoti trūka magnīs, man rokā bija krampji, es strādāju stabils vienā restorāniņā un lieku dakšiņu klientei uz galdu, man rokas trauc krampī un es vienkārši nevaru nolikt to dakšiņu. Un tajā pašā dienā, man liekas, jā, es tur ir noģība un tad man aizved uz Gaļazaru. Un tādās stadijās tas ir jā, un trakākais tas, ka no malas to neviens nepamanīja. Vienkārši, jo cilvēki jau jauns darba devējs nezina. Vienkārši ļoti tievu meiteni. Varbūt viņai tāda vielmeņa. Viņš jau nezina to, ka viņa varbūt pirms pusgada bija plus 10 kg. Čau! Es esmu Vineta Bērziņa, un tu klausies podcastu, kas palīdz atrast darbu. Mans podcasts ir cilvēcīgas un saprotamas sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Pie manis viesojas Anna Balode. Viņa šodien ir ieradusies podkāstā, lai ar klausītājiem dalītos ar savu stāstu. Sveika, Anna! Sveika! Paldies, jā, ka pieteicies. Varbūt pavisam īsumā pastāstīšu tā ceļu, kā tad mūs saveda kopā. Attiecīgi, mana draudzene Aija ieteica tevi un cik nopratu, laikam manas kontaktus iedeva un tādā veidā tad mēs sazinājāmies. Tā kā man prieks, ka šodien esi ieradusies šeit. Runājot par tavu šo dzīves ceļu, gribu pavaicāt, kur varbūt tu esi mācījusies un cik gados sāki strādāt? Es esmu mācījusies, kā visi pamatskola, vidusskola, kas jau ar grūtībām tika nobeigta. Tad es esmu mācījusies Anglijā food marketing managementu, arī nepabeidzu. Tad es mācījos Alberta koledžā sabiedriskās attiecības nepabeidzu, Risabēla sabiedriskās attiecības nepabeidzu, augstskolu tā arī neieguvu. Bet tagad, es esmu diplomāts coach un šobrīd studēju psiholoģiju Stradeņu universitātē. Un cik gados tu sāki strādāt? Es, piemēram, man bija kaut kādi 19 gadi laikam, kad sāku strādāt. Es sāku strādāt gados 16. Par pavāri. Par pavāri? Jā. Kurā vietā? Kaut kur Rīgā vai kur? Rīgā, Vecrīgā bija tāds Džons Lemons pretīm pulkvedim. Un man nebija nekāda izglītība tajā, bet man bija tāds ļoti liels entuziasms par ēdienu, kur tālāk arī aizvedīs mūsu saruna. Un es pieteicos strādāt, ceptu picas un man paņēma, pa maz audziņu, bet forši vasaras darbs. Tad sanāk, tu apvienoji gan vidusskolu, gan darbu, ja? Jā. Un vēl šo to. Tu minēji šo aizraušanos ar ēdienu. Tas notika tieši tad, kad picas cepi tajā brīdī? Tas notika vai kaut kad iepriekš? Nē, tas jau ir no 13 gadiem bija tā visa apsēstība ar tievēršanām un tā, bet tas tāds baigi labais paņēmiens ir meitenēm rēšanas traucējumiem, ka tu gatavo ēst, to negribās ēst. Tu ēd ar acīm. Un es visu laiku taisīju citiem ēst un vācu receptes un visu kaut ko. Un tiešām tas aizgāja tādā, ka man bija kofers ar receptēm un tā, un tad es aizgāju vienu dienu pamēģināt. Vienkārši aizgāju pieteicos, vai jums nevajag pavāru. Man iedeva iespēju, viņiem patika tas, ko es uztaisīju, un man ļāva strādāt, jā. Tātad, 13 gados tu minēji, ka tev sākās aizraušanās ar ēdienu. Kā tas izpaudās? Tā kā daudz ēdi un savukārt domāju par kādām diētām? Jā, 12 gados man izšķīrās vecāki, un es tad vēl neapzinājos, tagad es apzinos, bet es gribēju sākt ievērt. Tad es gatavoju veselīgas receptes, meklēju par ēdienu un lasīju visādas princešu enciklopēdijas, kā notievēt un tā. Sāku gatavot tā, lai pēc iespējas mazāk kalorijas, mēģināju uzķert, kas ir garšīgāk, kur mazāk kalorijas un tā. Un tad iegāju otru galējību, kur jau bija bulimija, tur garšo ēst, ļoti garšo ēst, un tur ēd visu laiku. Tad arī bija jāizdomā viss kaut kas jāklaustāsīt. Bet vari pastāstīt, kas ir bulimija un cik gados tu konstatēji, ka tev ir šādi traucējumi? Es pastāstīšu, varbūt, kas anoreksija un bulimija, tas ir tāds izplatītākie traucējumi. Īstenībā viņi ļoti, ļoti daudz. Ar ko viņi atšķiras? 6, jā. Tā zināmākie anoreksija, tas, kas ir meitenes ierobežo savu uzturu, tā kā pazemināt uzņem uzturu un pārsvarā ir zem svara normas un es varu pateikt, ārpus definīcijas, kas izpaužās, ka reāli ir bail no ēdiena. Un ir bail, tu vienkārši nevar iest. Tas bija mans sākuma posms, jā. Sākās diētām neēst pēc 6. Tas bija Tas bija 13 gados. Jā, 13 gados, ap 14, 15 gadiem jau es teicu vecākiem, ka man baigā problēma īstenībā ar ēdienu, bet man teica, ka vēl tik traki nav, ja? Vēl tur cauri nespīd. Ko īstenībā ļoti liels stereotips, ka anoreksija, tātad automātiski, tie kauli, skin and bones, bet īstenībā tā nav, jo anoreksija arī sākās kādā brīdī un aiziet līdz tam.
Un bulimija kāda atšķirība? Jā, bija ap 14 gadiem sāku vēmt, es uzzināju no māsas, kad nevajag darīt tā, kad tu paēd un izvemies. Un es ļoti ceru, ka neviens klausītājs to tagad nemēģinās, jo tas noteikti to nevajag darīt. Vienkārši tas ir tā, ka tu pārēdies un izvemies. Sākumā tas notiek kontrolēti, tā kā liekas, lielisks veids, kā es tikšu vaļā no kalorijām, vai ne? Bet vienā brīdī tā notiek klikšķis smadzenēs, tīri neironu līmenī viss izmainās, un tu vairs nekontrolē. Tas reāli ir uzvedība, izmaiņas smadzenēs, un tas ir tā kā tu izdari, un pēc tam tu domā, ko es tikko izdarīju. Un tu vairs netiec no tādā. Un tā tas vilkās 15 gadus. Tev 15 gadus tas bija. Jā. Bet kā tas ietekmē reāli darbu? Un uzreiz rodas jautājums, ja tev ir šāda problēma, kā tu vari strādāt, ja, piemēram, tev jācep pizzas vai, nezinu, jāapkalpo klienti, bet telefonu tev jebkurā brīdī var slikti palikt, vai es kļūdos? Nē, slikti palikt, nē. Jo tur ir tā lieta, ka arī tās meitenes, tāpat kā anoreksijas meitenes, viņas visu dienu ēd. Tā kā es visu dienu ēdu līdz 11. Tad es paņemu līdz 2 kastes, sakot, ka man mājās nāk draugi, bet tur jau neviena drauga nav. Tur es pati. 11 tas ir vakarā. Jā, un tad tu vienkārši pieēdies un izvemies. Un kā savienot darbu, visus šos gadus es esmu savienojis darbu, un pirms raidījums nedaudz pagatavojos un arī palasīju. Tur bija viens tāds mazais pētījums, kur 70 meitenes ar dažādiem mēšanas traucējumiem, 2/3 loģiski ir darba attiecībās. Viņas strādā kaut kur. Un ir tieši tā, kā es izjūtu pēc savas pieredzes, ka tas darbs notiek tā. Vai nu tās meitenes ir pilnīgi balts vai melns, ja? Vai nu pilnībā vēlties darbam, tā ka uz 100% tur bija pētījums, atved vecu popkornu mašīnu un priekšnieks saka iztīri. Un viņi ir tajā periodā, ka viņa var ļoti koncentrēties, jo viņa neēd, un viņa izberž viņu tā, ka viņa izties kā jauna. Bet viņa varēja būt arī tajā dienā, ka viņai gribās pieēsties un vent pa starpu darbam, pārtraukumos, un viņa neizdarīt neko. Un tieši tā arī 15 gadus ļoti daudz darbus nomainīju, un es labstījos, atceros pa spici, pa visam spicas stoltēm skrēju, vemdam vienkārši paralēli darbam, tā kā it kā aizēju stolt, un tā 15 gadus, jā. Bet kā ir, vai tas sagādā tādas grūtības darbā, vai ir, piemēram, grūtības tur koncentrēties? Jā, tas sagādā grūtības koncentrēties, jo visu laiku ir pirmkārt domas ēst vai neēst, galvā šaudās visu laiku, un otrs vēl, ja tev ir tajā periodā, ka man bija anoreksija, man tajā periodā ļoti mijās, bija pa mazu uztura, tad vienkārši tu nespēji domāt. Un otrs, man ļoti trūka magnīs, man rokā bija krampji, es strādāju stabils vienā restorāniņā un lieku dakšiņu klientēs galdu, man rokas trauc krampji, un es vienkārši nevaru nolikt to dakšiņu. Un tajā pašā dienā, man liekas, jā, es tur ir noģība, un tad man aizved uz Gaļuzaru. Un tādās stadijās tas ir jā, un trakākais tas, ka no malas to neviens nepamanīja. Vienkārši, jo cilvēki jau jauns darba devējs nezina, vienkārši ļoti tievu meiteni. Varbūt viņai tāda vielmeņa. Viņš jau nezina to, ka viņa varbūt pirms pusgada bija plus 10 kg. Varbūt pastāst par darbu, par viesmīles darbu, tur visu laiku apkārt rēdiens. Kā tu ar to tiki galā? Un tā ir riska profesija. Tā ir, un tā arī runā par viesmīļiem bārmiņiem par alkoholismu. Tas arī man bija visu šos 15 gadus, jo, ja es neēdu, man vajadzēja kalorijas, ja, un lai tiktu ar visu to situāciju galā, cik to es pretīgs lietoju arī alkoholu, un arī paralēli darbam. Kā tas tā kā ietekmē šo te, to var saukt par slimību, vai ne? Jā. Jā, attiecīgi, kā tad viesmīles darbs ietekmē šo slimību? Tu minēji, ka tā ir riska profesija. Ko tu darīji? Vai tu ēdīji visu, kas tur pieejams ir? Kā notiek šī klientu apkalpošana? Vai nav tā, ka gribās atņemt kādam klientam tur to picu? Ir tā, ka pašā darba procesā tu vari pārslēgt, tās meitenes baigi gudrās. Tur tāds smags mehānisms, tu vari pārslēgt, tu paēdi ar acīm reāli, tu ēdienu, tev nemaz negribās ēst. Un tu vari visu dienu vienkārši neēst, kamēr tu dari, jo ir jau tāda lieta, ka vakarā jau tu pierījies. Un līdz ar to tev nākamajā dienā īsti nemaz negribās ēst. Un tu visu dienu nostrādā. Un nav tā, jā, ka gribas atņemt, bet es ļoti labi atceros vienu darba vietu, kur bija tāds kā zviedru galds darbiniekiem, vai ne, no branča viss, kas palicis, tur tad gan bija riktīgi uzdzīvošana rēdienu, un turpat spits stoltē arī vispārējais process. Jā. Mums pirms intervijas bija arī telefona tāda neliela saruna, un tur arī minēja tādu faktu, ka visa nopelnītā nauda aizgāja toaletes podā. Varbūt var paskaidrot vairāk klausītājiem,
Ko tas īsti nozīmē? Bulimija un kompulsīvā ēšana, kad nāk tās ēšanas lēkums, kompulsīvā ēšana arī ir pārēšanās, tikai nav kompensācija. Viņi nevem jārā vai nelieto caurizās, viņi vienkārši sadzīvo ar to, pārdzīvo to. Tas nav pieeisties, ja kā man māsa, es tur apēdu, tur 2 sendvičus, tur pārēdos, vai tur vīrs apēdu, tur tādu riktīgi šķīvi pārēdos. Tas nozīmē normāli tā, ka tu aizēji uz rimčiku, tāda maza smalka dāmīte, viņš uzreiz atpazīst rimčikā. Maza smalka dāmīte ar lielo maisu, vienkārši tur vienmēr būs saldējuma litrs, lielais sprēts, lai labāk nāk ārā čipšu paka. Vienkārši kotletes gatavās, viss iespējamais. Jā. Tieši tāds notiek. Jā. Un tādus 20, 30 eiro latos, tie bija 15 lati. Visu vienā reizē. Pa daļiņām, tā jau, starp citu muļķīgākā nav pasaulē viena no ir, ka kuņus uzsprākst modulēji. Tā arī var notikt. Un es zināju to risku, ka tā var notikt. Tāpēc tu piepildi to kuņīt, tad bišķiņi negribas nesmuk teikt, tā kā nosmēl nost, teiksim, un nē, tālāk. Un tad, kad viss rituāls noslēdzies, tad tu izvem pilnībā visu ārā līdz asinīm un iedzer vīniņu, lai par to nedomātu regulēt. Tāds jautājums, bet tam droši vien ir kaut kāda šīs emocionāli priekšvēstneši, kāpēc cilvēki to dara. Kas varbūt ir tie iemesli, kāpēc cilvēki nonāk līdz kaut kam tādam? Jā, tās pārsvarā ir emocionāls traumas, bet tas trauciņš pil pa laikam. Tas man jau bija no bērnības. Pirmkārt, tas bija baigi pašpārliecinātais bērns un tā, bet arī apaļīgs bērns un no malas tie komentāri tur, tu esi tik resna vai mums tāds nedaudz lielāks bērns veiklā, vai klases biedri kaut ko, tu jau resna vai liela, un tas viss apil, bet paralēli notika arī dažādi citi notikumi, protams, ģimenē. Un īstenībā tagad, kad es mentorēju meitenes un runāju, man arī likās, ka es vienkārši gribēju sākt tievēt, bet īstenībā tas nav nekas par ķermeni, tas nav nekas par tievumu, un tu savelc līdz ar citiem nomirst tētis, mamma, vai man izšķīrās vecāki, un tas izšķīrās vecāki bija tikai tāds ķirsīts uz kūkas, kas ir palaidāja mehānisms, un tas ir Covid, piemēram, tagad, stress no Covid slimnīcā netiek galā, cik daudz ēšanas traucējumu pacienti. Ļoti daudz. Tad tās profesijas, kas ietekmē šos ēšanas traucējumus, ir mediķi, tātad cilvēki, kuri strādā, piemēram, viesmīļi, restorānos. Ko vēl tu varētu minēt? Skolotāji. Man ir baigi daudz, es tagad mentorēju tieši izglītības sistēmu, tāpēc viņi saka, viņi atnāk mājās ēklās tieši šis Covid stress vēl sāsina, bet vispār topumā ir palīdzošās profesijas, sociālie darbinieki, visi cilvēki, kur atdod visu sirds dvēseli, viņi izdeg, un viņi kaut kā netiek galā ar stresu, un tas ir mehānisms. Citi dzer, citi narkotikas, citi, darbaholiķi. Viņi, tā atrod kaut kā mierinājumu tajā ēdienā. Tu klausies podcastu pirms darba. Ja vēlies pastāstīt savu personīgo pieredzi vai reklamēt kādu pakalpojumu, aicinu tevi ciemos. Kontaktinformācija epizodes aprakstos. Saka, lūdzu, kas varbūt bija tāds tavs zemākais punkts attiecīgi šajā visā, tu minēji 15 gadi? Šajā visā bijuši vairāk zemie punkti. Viens bija svara ziņā 32 kg, kad mani aizved uz Lietuvu ārstēties, tad man pacēla. Visu laiku tā staigāja tas svars. Bet pats zemākais punkts, ko es uzskatu, bija 16. Gadā jūnijas. Es nonācu Tvaikielā 2 reizes ar nedēļas intervālu. Man atteicās kājas, man bija izbiruši mati, zobi arī tagad ir ielikti. Ja. Man visa ģimene pateica, ka viss izņemot mammu, kad tu vairs neesi māsa, vairs neesi meita, teica pateica. Atteicās tā kā? Jā, jo tas ir šausmīgi grūti ģimenei. Un vairs neviens nezināja, ko darīt. Man visu laiku vilka pa visādām terapijām, nekas nelīdzēs. Vienkārši visiem... ja tā var teikt, likumīgs to. Jā, tad viss pateica ne, un tad sapratu, kad gribu dzīvot, kad jārāpjas ārā pašai. Un tad iznāca ārā, beidz lietot alkoholu, sāku ēst un ļoti, ļoti lēnām sāku strādāt augļu veikalā. Pavisam tāds elementārs darbs arī. Tu minēji, šo Tvaika ielu, bet jautājums tāds, kāpēc tu tur nonāci, vai tad šādus cilvēkus neārstē slimnīcās? Šādus cilvēkus ārstē slimnīcā, kas ir Gaļuzars vai tam līdzīgi stacionāri, tur tikai fizioloģisko šo stāvokli, kuras arī entās reizes esmu bijusi, vienkārši to paceļ kāliju, visas pārējās uzturvielas taukus, teiksim tā, atdzīvina, notur pie dzīvības, tu uzņem kaut kādu svaru, bet lieta tāda, ka problēma jau ir mentālajā. Un
viņi nevar izārstēt to, tevi tur piebaro, tu iznāc ārā, tu nevar pieņemt to ķermeni, vienkārši to nepatīk, un tu atkal turpini darīt, lai viņš atkal ir tajos. Pēdējais, kāpēc tvaikeli, jā, Latvijā šos cilvēkus liek pie šizofrēniķiem, narkomāniem, slepkavām, slepkavs ir atsevišķa nodaļa, bet pie visiem kopā, pie visiem jautrīšiem, man tur gāja ļoti jautri. Tad normāli cilvēku rēšanas traucējumiem tiek likti tvaikeli sakotajā nodaļā. Jā. Un cik tu tur ilgi pavadīji? Mēnesī iznācu ārā, izdomāju, ka var vīnu kopā ar trankvilizatoriem lietot, tur nonāca atpakaļ pēc nedēļas. Un atkal uz mēnesi vai pat 2 mēnešiem. Jā. Tad tas bija tavs smagākais punkts, tā kā tas zemākais punkts. Tu saprati, ka tālāk tā nevar turpināt, ja? Tas bija viss zemākais, jo es ēdienu dēļ zagu draugam naudu, tagadējam vīram. Zagu naudu, alkohola dēļ iemēnīju telefonu uz ielas par 2 eiro. Tā kā narkomāns bez mazāk kaut kas tas ir drausmīgi. Jā. Tagad es tā brīvi runāju, tāpēc, ka es sev vairs neasociēju to cilvēku. Man liekas, ka es stāstu par kaut kādu meiteni tur, nezinu, iepriekšējā dzīvē. Jā. Pastāst, kā tu tiki tam pāri un ko tu šobrīd arī dari? Es tiku pāri, vilku ārā visas savas kladas no visām klīnikām, kuras es bijusi, no visām terapijām, kuras es bijusi, strādāju ar sevi. Tad vēl nezinu, ticēt, neticēt, vai tā ir Tvaikielas šausmu terapija, ieraugot, kas tur notiek, vai tiešām darbojās viens onkulis, vīrietis, pie kā es biju, kas ir tā kā šamanis, ja? Kur it kā es pret alkoholu aizgāju vispār. Bet man šķiet, ka man liels paldies jāsaka arī viņam. Bet arī mans gribas spēks un tas, kad es redzēju, ka ir, jo saproti, ja tu sāc just kājas beidzot, kurš tu neesi jutis vismaz 3 mēnešus, tu saproti, ka tu to sajūtu vairs negribi, jo tas bija drausmīgi katru dienu celties. Šodien kustēsies tās kājas, un viņas nekustās. Un tad tu saproti, un beigā motivācija, un tad vīrs uzradās atpakaļ, draugs. Yeah. Un tie cilvēki jūt, ka sāk man noticēt, un es sapratu, cik daudz var izdarīt. Kā es teicu, par to naudu aizvedu, ko es novēmu, aizvedu ģimenes ceļojumā uz Angliju, cik daudz var izdarīt, ja es dzīvoju savādāk. Un tad kaut kāds pusgads, man liekas, un spauku stāvoklī piedzima meita, un, kā man vīrs saka, sakārtoja mans bērniņus. Pēc meitas vēl bija bērniņu zaudējums pa vidu, un tas man pielika tādu reālu pierādījumu, kad es zinu, ka es nekad tur neatgriezīšos pie vecā stresa mehānisma, ja es varēju kaut kam tādam tikt kā pāri. Tad pēc 2. bērniņa piedzimšanas, tagad 20. gadā izmācījos par kauču un nodibināju biedrību cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem. Un tikko dabūju Altuma grantu ēšanas traucējumu resursu centram un atvēru ēšanas traucējumu centru, kurš uzsāk konsultācijas 20. oktobrī. Būs veselības centrā 4 remontējuma telpas un aktīvi darbojos kā mentors un viss notiek. Kā sauc šos tavu biedrību? Būt brīvai. Būt brīvai, tātad tevi var atrast kur? Man var atrast Facebookā, būt brīvai.com, būt brīvai Instagramā. Un, ja ir kāds, kas klausās, kam rēšanas traucējumi, es vedu pašpalīdzības grupas un noteikti var pieteikties. Facebook foršās grupas un atbalsta grupas un meitenes riktīgi foršas, kas tur ir. Un tur neviens nenosoda un nestāsta kā uz nerektīgu ir un ap tādām lietām. Pirms mēs ķeramies pie tā, kā tu šobrīd palīdzi cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, bišķiņ gribu precizēt, cik ilgi tev prasīja laiku, lai tu tiktu no tā visa projām? Pirmais gads bija grūts pieņemt sevi. Es gribu teikt, ka no tā pilnīgi vaļā tiek kā 10%, kuriem vispār nekas tāds nav. Arī šobrīd, piemēram, tagad rudenī uzēdu uz 3 kg, man ir besītis, bet es māku tos tarakāns atpazīt, jo viņas aizgaņāju. Pirmo gadu, kad es vēl biju stāvoklī ar meitu, es ēdu ļoti maz kalorijas, 1000 kalorijas dienā, lai arī nevēmu un alkoholu visforši. Piedzima meita sakārtoja bērniņus, tad sāku ēst visu, lai bērniņam būtu, vai ne? Visus ogļhidrātus un visu pārējo. Un tad tikai pirms kaut kādiem 2 gadiem es pēdu, kā ir tāds baltais saraksts un melnais saraksts no ēdieniem, ko meitenes nekad neēdīs to melno sarakstu, kur ir kotletes, rosals un tāda ēdiena. Es laiku ēdu veselīgi, veselīgi un teicu, ka baigi forši bērnam tas ir ieguvums, bet tā izkāpt no komforta zonas un sākt ēst pilnīgi visu tikai pirms kādiem 2 gadiem. Es reāli sāku ēst mammas kotletes, tur, ja meitas dzimšanas dienā kūku apēdu pirmo reizi, līdz tam es to nē. Tā kā laiciņš ir, ķermenis nostabilizējās gada laikā, jo man uzkāpa atkal līdz 70 un tad, loģiski no mazas svara un tā. Tas sakārtojas kaut kur gada laikā viss, jā.
Tā kā tu šobrīd strādā ar tādiem cilvēkiem, vai viņiem visiem ir, teiksim, tā ietekmē šie ēšanas traucējumi darba dzīvi, vai ir tādi, kuriem tas vispār tā kā neietekmē? Ir dažādi periodi. Man jau arī bija dažādi periodi. Tas ir attiecībā, cik es stāstu par tādiem trakiem gadījumiem, vai ne? Es zinu meitenes, kurš ļoti labi menedžē visu. Un meitenes grupās, neviens no malas nepateikt, pat es nepateiktu. Tādas sievietes, kas strādā skolās par sociālo pedagogu un skolotājas un ne pēc aprasēm, ne pēc kā nevar pateikt, bet ir kompulsīva ēšana, kas ļoti izplatīta Latvijā īstenībā. Un to var ļoti viegli menedžēt, bet tas ir tas risks, ka tā slimība beigas slēpjas, un neviens no malas nezina, cik nelaimīgi vai kāda viņa ir, ka viņa aiziet mājās. Kā es saku, no tā stāvokļa, ka viss ir riktīgi forši, un tas neietekmē līdz tam, kad ietekmē, ir ļoti, ļoti plāna tā līnija. Vai tu zini, cik varbūt vispār šādu cilvēku ir Latvijā? Vai pasaulē? Tuvāko Latvijai pateikšu Igauniju. Latvijā pētījumi tāda baigie nav pēc NVD, ko man atsūtīja 247 vai 257 šogad. Jā, cilvēki reģistrē. Bet ļoti daudz cilvēku par šo problēmu nemaz nerunā. Viņi nemaz neaiziet līdz speciālistam. Tā tabū tēma sabiedrībā? Tu iedomājies, kā no malas kādam vienkārši cilvēkam, kas nav tāds open-minded, vai ne? Paklausīties man, cik gadus teica, bērni Āfrikā mirst nost, viņiem nav ko ēst, un ko tu pļurzējies ar ēdienu. Un mana mamma joprojām nespēja saprast, sagramot. Tā kā īsti viņi tā kā saprot, bet tā kā viņi nevar saprast. Un ļoti daudz cilvēku vispār par mentālām problēmām, vispār Latvijā ir baigā problēma ar to, ar izpratni. Labi, ka depresija jau pieņem, tas jau ir wow, ka tas nav slinkums. Bet Igaunijā tad sanāk ir uzskaita precīzi? Jā, tur 10. gadā ir veikts pētījums, un 7,7% igauņu sieviešu ir ēšanas traucējumi. Tāpēc ēšanas traucējumu centrā, ko es tagad izveidoju, mēs katru klientu, viņš parakstīsies, kad tas tiek pētījumam ievākt dati un veiksim reāls pētījums, lai pēc tam iet pie veselības ministrijas un parādītu, cik īstenībā šādi cilvēki Latvijā, jo pēc statistikas ir tikai 2 cilvēki, kuriem diagnoza alkoholisms un bulimija, tikai 2 cilvēki Latvijā. Es esmu ļoti retas eksemplārs, un man grupiņā arī ir 2 ļoti reti eksemplāri. Vienā grupiņā, kas ir savākt 3 mēnešu laikā. Tā kā es nedomāju, ka tie vienīgie 2 no Latvijas ir atraduši mani. Bet kāpēc šādi? Es, piemēram, eju pie ārsta, man ir problēma, to tā kā nekur nefiksē, nereģistrē, vai arī Latvijā nepastāv tāda problēma, slimība? Bet ir ļoti liels kauns to atzīt, un visticamāk šādas detaļas, tāpēc arī būs semināri speciālistiem izglītojoši, jo šādas lietas meitenes nesaka. Viņas nesaka, es 2 gadus gāju terapijā un meloju terapeitē visu laiku, jo man bija kauns to pateikt, ko es īstenībā daru. Tas ir viens, un otrs speciālisti nav īpaši kompetenti. Piemēram, es biju pie vienas psihiatras, kam bija gadi 19, viņa teica, meitiņ, ko, sāc ēst, ja ne uz tvaikielu. Un man pateica, atlika pateikt tvaikielu, es 2 gadus pie ārsta negāju. Jo tātad es esmu kaut kāda psihā, kaut kāda nenormālā. Tāpēc cilvēki arī nerunā, jo ir maz cilvēku, kas saprot speciālistu. Kā tu domā, vai ir vispār kaut kāds veids, kā var izvairīties lai nenonāktu pie šī, vai tas nav iespējams? Veids, kā nenonākt, un cilvēki ar bērniem var jau sākt beigt šito te, tagad paēdīs šito, tad saldo, vai arī kā sāk raudāt tā stūķēt cepumiņu iekšā, ja? Jo pieaugot ir, kur ir mans cepumiņš, ka man ir stress, kur ir cepumiņš, vai salīdzināšana, reku kaimiņa Ilze, kur cik slaida gara, man arī tā bija, man bija Inga draudzene. Un tā, tu šitādu un tāda, un salīdzināšanas, kas ir jau ģimenē, vai arī, ko es saku, ka vispār Latvijā ir jāizglīto cilvēku par to, ka nav jāsaka komentāri par izskatu. Vienalga tievs, resns, šķīvi zobi, gari zobi, vai superīgi izties vai nē, jo man, kad es biju baigajā vemšanas stadijā un visi teica, Darvo, cik tu labi izskaties, un mans bija, tad es normāli nemaz nevaru tagad sākt ēst, vai ne? Vispār vajag vienkārši klusēt par izskatu, jo kāda tev starpība, kas tev no tā mainās? Vai, tā kā šitam vajag vairāk ēst vai šitam mazāk, tā kā cilvēkiem ir jābūt, man liekas, empātiskākiem un vairāk koncentrēties uz sevi nekā uz citiem, un tad jau būtu liela daļa problēmas atrisināta. Un arī otrs pievērst uzmanību, jo bieži vien mēs esam baigi arī tajā pašā darba vidē, vai ne? Baigais fokus, viss tur sevi, skriešana un tā, un neviens pat nepamana par tādām lietām, ka varbūt tā meitene tur sēž un drīvis laiku cepums visu dienu, tad pazūd vai nē. Cilvēki nepievērš tam vienkārši uzmanību. Vai, piemēram, kad ir jāpievērš uzmanību, ja ir kāds kolēģis, kurš laiku, tā kā visi socializējās, tur dara pasākums tā tālāk, un viens visu laiku tā kā nē.
tad vienkārši varbūt vajag pajautāt. Man patīk, ka amerikāņiem man riebjās viņu tāds feikums, bet man patīk, ka viņi jautā, are you okay? Un tā kā pajautā, painteresējies. Tā. Pastāst, varbūt, kā tu palīdzi šobrīd cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem. Minēji, ka rekur ir dibināta biedrība, būt brīvai. Kā vēl tu palīdzi, kā tu šobrīd darbojies? Es mentorēju, man nāk arī viena meitenī, 13 gadus, parši ar mammu un ar meitu strādāju. Dalos savā pieredzē, un tādējādi ārzemēs ir tas peer-to-peer princips, dalos pieredzē, kā man tas bija, un katrs no tā var paņemt kaut ko savu. Es varu iedot ļoti noderīgas lietas, piemēram, nav jēga vecākiem to bērnu sūtīt vienā terapijā, otrā terapijā, trešā terapijā, kā tas bija man. Vienīgais, ko tas bērns vēlās, ir, lai kāds no vecākiem atnāk līdzi. Nevis iedot tev 50 lats un ej, ārstējies. Tādas lietas, visādas ieteikumus, vai ka nevajag to nenormālo kontroli. Es līdz cilvēkiem arī palīdzu. Nevajag kontroli, vajag uzticēties, nevajag uzspiest, bet pieskatīt to cilvēku vienkārši. Jo tas tāpat kā alkoholiem, bez jārā, kad kāds laiks saka, tu tiešām nedzer. Un tas rada pretreakciju. Tas cilvēks speciāli neēdīs. Es mentorēju, un ar coachingu es esmu pielāgojis visām šīm tēmām, jo tieši tāpat droši vien arī zinu coaching rats, vai ne? Ēšanas rats, ka es viņas izveidoju kā ēšanas paradumu ratu, kur cilvēks atrod, kur viņam ir problēma. Mēs strādājam kopā, veicam soļus pretīm kaut kam. Meitenes ļoti daudz beidzot aizgājuši pie psihiatra, ko viņas ir izvairījušās. Es iesaku, kuri ir tie kompetentie Latvijā speciālisti, un eju līdzi tam visam procesam, mentorēju un atbalstu. Un vienmēr man patīk arī, kā viņas grupiņās WhatsAppā vienu otru atbalsta. Viena grib pierīties, visu tur ej garām veikalam, tā un tā. Viņas arī viena otrai palīdz un tā. Tu to dari bezmaksas, vai arī ir kaut kāds līdzmaksājums vai kaut kāds ziedojums? Kā tas notiek? Biedrībā ir sabiedriskā labuma status, tur es vadu grupas bez maksas, un tas ir pa ziedojumu, cits €1 vai kā. Līdz šim es visu laiku arī mentorēju pilnīgi bez maksas, bet tie cilvēki ir nereāli daudz, un man ir 2 mazi bērniņi, 1 gads un 3 gadi, un es sapratu, ka es vienkārši pati jau sāku raudāt vannā, bērni man neredz, un es reāli izdegu vairākas reizes, ļoti, ļoti traki izdegu. Un tad es sapratu, izmācījos coachingu, sāku strādāt kā coach, un pirmkārt es saprotu, ka es par savu mentorēšanu un coachingu programmu jau ņemu samaksu. Un tā kā man ir sava mājaslapa, bet tas ir atsevišķi no biedrības. Un ēšanas traucējumu centrs savukārt ir izveidots kā sociālais uzņēmums, jo man ir misija, ka ikvienam Latvijā ir vajadzīga bezmaksas palīdzība, kas Lietuvā ir, starp citu, bezmaksas valsts nodrošināts pakalpojums, vai ne? Un tāpēc visa uzņēmuma peļņa aizies bezmaksas konsultācijām tiem, kas to nevar atļauties. Tā kā arī mani pakalpojumi to starp priekšā. Vēl ko varbūt gribu precizēt vēlreiz par tām profesijām, kuras tieši veicina varbūt ēšanas traucējumus, minēja mediķi, skolotāji, sociālajie darbinieki. Kā varbūt šo cilvēku var izvairīties, jo darbs ir stresains? Vienkārši rūpēties par sevi un skatīties, lai neizdeg. Un ļoti liela problēma ir būt glābējiem visu laiku. Bet ir jāsaprot, ka ir jāglābi sevi. Un vienmēr, vienalga, ja tev ir kaut kāda ēšanas traucējuma, to laiku atlicināt. Man bija viena māsiņa arī, ka viņa saka, jā, bet tur izsauc tev jāskrien tā. Izfīčo to laiku, kad tev ir jāpēd, un, kā es meitenēm saku, apēd nevis to mini porciju, kad tu tā kā vēl gribētu, un pēc tam tāpat domās pēdienu, vai kā pa lielu porciju, kad tu strādās un domās pa vemšanu, piemēram, bet apēd to drošo porciju. Meitenes, ja viņām tas ir un šo klausās, vai puiši, kuriem arī starp citu, mums biedrībā arī puisis ir, un vispār puišiem šī problēma ir. Apēst drošo porciju, viņi noteikti zina, kas tas ir, ka tu jūties droši, piemēram, viesībās arī ķeksīši pēc to apēd, un to ar to var staigāt, dzīvot, un tāds netraucē. Jo katru ēdienu, ko tu uzņem, tu jūt, kur viņš to sēž ķermenī, kurā vietā. Nopietni tā ir. Jā, apēst to drošību porciju un noteikti paēst. Un noteikti paēst brokastu no rīta, kas man palīdzēja, jo tev vienkārši jāskrien ārā no mājas, un tev nav laika ne domāt neko, bet rūpēties par sevi un iemācīties pateikt nē. Un, zini, ir tā 2 grāvis arī pētījumos lasīju, kad vai cilvēki pārstrādājās, vai ne, vai viņi atkal no garlaicības sāk ēst. Tā, un citreiz tas darbs var būt terapija, arī man tā bija, ka tā ir kā terapija, un tas ir baigi labi, tas tev izvelk, un cita kā otrādāk viņi no stresa sāk ēst un saprast, analizēt, paprasīt sev, kas ir tieši tas, kas man triggers, kā man triggero.
kur ir tad vislabāk padomāt vienkārši, jo mēs jau ikdienā nedomājam, ne? Paldies, Anna, jā, par šo atklāto sarunu. Noteikti arī tad podkāstu aprakstā padalīsimies ar tavu mājaslapu, jo cilvēki, kuri sadzird, ka ir kaut kādas šādas problēmas, lai ar tevi var sazināties. Un vai es pareizi saprotu, ka tu esi vienīgā Latvijā, kur kaut ko šādu ir aizsākusi? Kur ir komandas darbs un biedrība, jā, ir pirmā tāda pacientu biedrība nodibināta, un tas, kur būs komandas darbs un pirmā, kur nodrošinās bezmaksas pakalpojumu, jā, es būšu pirmā. Jā, paldies, ko tu dari sabiedrības labā, un paldies par atklātību. Jā, paldies, ka uzaicināji. Jā, lai veicas tā. Jā, tā. Tu noklausījies podkāstu, kas palīdz atrast darbu. Lai dzirdētu visas intervijas, seko pirms darba visās podkāstu aplikācijās, arī Facebook, Instagram un YouTube. Iesaki tēmu, nāc uz interviju vai reklamē savu uzņēmumu podkāstā. Kontaktus atradīsi epizodes aprakstos un manā LinkedIn. Uz sadzirdēšanos!